Klau, Gustav, kādā šķiet, vai laikam ir vorteks vai lineāra struktūra? Tu domā tieši gada laikam? Nē, vai Latvijas laikam? Es domāju laikam kā laikam. Nu, mēs tagad braucam uz Viļaku, uz Jā. pašas Malēnijas dienvidiem. Tur dzīvo Vilis Bukšs. Viņš visu Latvijas laiku zina no galvas. Sveiks! Sveiks! Labdien, Vilis! Tas ir Vilis. Jā, labdien. Praktiski vispār varētu teikt, ka šeit sākās arī senā Atzeles zeme. Nu, ja tagadējā Malēnijā vai Malienā, un tad viņa aizved ziemeļu virzienā līdz Igauniem. Mēs tagad sanāk esam Malēnijas dienvidos, jā? Nu jā, varētu teikt. Nu šeit ir ļoti skaistas vietas. Kāds ir tas saudabīgais dzīvesveids? Kā saka, 4 pazīmes ir. Malēnietis vienmēr katru lietu pirms nopietnu darbu darīs. Viņš 9 reizes to izsvērs un apgrozīs. Konsultēsies, obligāti padomu prasīs sievai. Pēc tam, ja viņš balzamu dzer, tad tā, kā tek pa gar lūpu kaktiņiem. Un, ja tad torti ar kotletēm. Kā tu kļuvi par laika zinātāju? Kā tu nonāci līdz tam, ka tu zini, kāds būs laiks? Jā, nu, laiks šodien jau arī tāda simboliska un vispār tā diena rādās tīri silts un miglains un tāds jauks rudens. Pat ar atsvasaru tas mazina tās augstas ziemas bargas. Nu, katrā gadījumā nekas tāds nebūs tāds, ka tur mēs noslasim vai izdīksim. Jā, tas ir skaidrs. Tātad pēc Viļa Bukša prognozes optima, nevis prognozes pesima. Klapu biršana un augšas, tātad, ka pavasars varētu būt agrs, ja pēc šā visa skatās, un ka sniegs kustīs ar sauli. Tātad martā vispār var gaidīt jauku laiku. Man patīk, kad martā var gaidīt jauku laiku. Nu jā, nu it kā viss tas liecina. Jā, zinekļu ļoti labi. Tas viss liecina par jaukām lietām, ja šādā veidā viss notiek. Ja? Starp citu, tāda oktobra diena, kā šodien, 2006. gadā bija vairāk. Es esmu Žīgaru un Skulptūras namu, tur ar velosipēdu braukāju katru dienu, man 10 kilometri bija. Vienalga kādos, pat ziemā, kad braucu 30 grādu salā ar velosipēdu, ja? Atbraucu šeit, ir bijis visādi, jā. Atbraucis velosipēdu, es savu tagad iebāzu savā pagrabiņā, jā, un parasti es viņu nobučoju, jā. Nu, vienkārši tā, paldies par to ceļojumu, jā. Un tad viņš man tā piesala pie lūpām, ka es ar velosipēdu gāju iekšā, kamēr atkausēju. Vērotājs. Nu jā. Spirtiņš jātur somā, lai var. Nu jā, bet es vienkārši tā, mazākā saka tādā veidā. Pirmais vērojums no tevis ir tāds, ko mēs iemācījāmies. Tātad, ja koka lapas krītot nosedz saknes, būs augsta ziema. Nu jā, tas jā, tāds viens no svarīgi ir tādi. Ja tev vajag vēl rudeni uztaisīt, tu man paprast tikai. Ja, bet vai cilvēki var cīnīties ar tām dabas parādībām? Piemēram, viņi tās lapas, kas ir nokritušas ar muti uz augšu, viņi nogrāb nost no tādas ziema, tad būs siltāk? Nu jā, it kā nedrīkstētu. Piemēram, es nezinu, es mācījos no vecmāmuļas visu, un tāpēc man kādreiz bērnībā ļoti patika kļūt par dārznieku. Vispār es arī Bulduru dārzkopības skolā biju, mēģināju kaut kā, bet es nevarēju, un man būtībā neļauj. Es to dārziņu atstāju tā, ja tā abelīte ir nolūzusi, vai viņai zars nolūzis, nu, protams, es viņu novācu visu, bet es neko nedaru. Es neizgriežu visu, es viņu atstāju dabiski, piemēram, to visu. Un tāpat lapas ienokritušas visu, lai viņas ir, kā saka, ja? Jo kas tās atkal par dārzu un vispār par to dabas, ja vējš neiepūš lapās. Ja vējš iepūš lapās, uzreiz viss atdzīvās, viss čauks, čibinās un grabinās. Kaut kāda dzīve, tas ir īpaši kaut kas, ja? Un tas ir skaistums vienkārši, ja? Ja nogrāb visu tīrs, visu, nu, kas tas ir? Tas jau ir kaut kāds, nu, nezinu, jābūt dabiski, kā saka. Gustav, tu neēdīsi? Irbanis? Nē. Vēl nav bijis sals. Vilis saka, nav cukuri viņām izveidojušies, nav garšīgas. Protams, sals tad visu izdara paveic savu. Ne par velti, kā saka, saldumā vecis. Jo tas dara saldumu. Tas visus tos cukurus visu kristalizē un tam līdzīgi. Tā kā pīlādzi muskita augstums, tad viņi arī paliek saulāk, Protams. Ja jau mēs runājam arī, kā
Ja te ziemeļaustrumos tā, ar ko varbūt atšķirās tas cilvēki, ja te ir augstāks un saules lielāks un dārgāks visur, tad viņi arī ir saldāki. Ka tas saules ir radījis tie skarbie apstākļi, kaut kādā veidā viņam izspiež to ruktumu, tur transformē un visādas mutācijas un tam līdzīgi notiek. Piemēram, par mani un līdzīgi varbūt arī, antiķis, es pilnīgi to uztveru, bet es ar to lepojos, ka es esmu antiķis tāds un tāds tuvais dauka, kurš meklē kaut kādu pasaules malu un pasaules nabu. Lai gan es zinu pilnīgi, ka tā pasaules naba un pasaules mala ir šeit pat, kur es esmu. Un viss. Kāds ūdens? Normāls, labs. Es neiešu peldēties, man nav peldbuksu līdzi. Es tā dzirdēju, ka šeit tikai ar malēniešu peldbuksēm drīkst iet rudenī peldēt. Vēl tik vajadzētu ar tortitām kotletēm nomēģināt, ne? Nē, es labāk to balzām, kurš pa kaktiņiem līst ārā. Bet to tā savai sievai jāsaprasa, vai to var darīt vispār. Bet es jau esmu 9 reizes apdomājis. Latvijas Republika, un tur ir Ēsti Vabarīka? Ēsti Vabarīka. Es atrodos, Matiņš, šobrīd Dienvidu Igaunijā. Es atkal Ziemeļ Latvijā. Malēnijā īstenībā es atrodu. Malēnijā tu atrodies. Ja mēs uziesim tur pa to kalnu augšā, mēs dzirdēsim 3 valodas. 3? Igauņu, latviešu un malēniešu. Bet esat to 4. Kaut kādā slepena igauņu valoda. Es neatceros, kā viņi sauc. Slepena igauņu valoda? Jā. Arvata Siinivilam! Kur mēs šobrīd atrodamies? Me olemme Loogamäel, Läti piiri peal Loogamäel. Looga kylän olemme. Slukko Seima tepi Igaunijas robežas. Pusi, es saprotu. Mums teica tā, ka mēs bijām Viļakā, mums teica, ka tie esot Malēnijas dienvidi, un lai saprastu Malēniju, mums ir jānonāk ziemeļos. Tad mēs tagad sanāk Malēnijas ziemeļos mēs esam, Jā. Mēs esam te īstenībā malēnieši un igauņi. Pooli estlane. Īstenībā saknes gandrīz katram ir te, kas dzīvo, gan rekur Jānis ir igaunis. Viņš tik lēni nāca, ka nepaspēja pārģērties, ja? Līdz Munameģim varam aizšpļaut, uz Reigu ir jobrauc, tur nekur. Tīs ir tolu. Citu reizi gan saka, ka Breivības īlas pašā golā ir Veclaicene. Kā var saprast, ka tu no Malēnijas Igaunijā? Tas nevar norunāt. Nevar. Ja nenoķer, tad nevar. Jā, mājas dzeltenākas. Kur labāk sakot? Igaunijā, jā. Šis ir dzeltenās krāsas reģions Igaunijā. Tad jau te ir īstenais rudens. Jābrauc baudīt. Pini poika, kas minnu tunnettu. Bet Igauni ir forši kaimiņi, vai? Jā, tur tāds kaimiņš mēs kādreiz skolā kopā gājam. Lūcinieka skola tāda bija. Bet tā Igauņu pusē, jā? Jā. Kāpēc jūs uz turieni gājāt? Nu, tāpēc, kad tuvāk tie man bija. 3 kilometri mamma veda ar zirgu uz skolu. Kā, kad Malēnijā šeit, kā runā, kad igauņu, latviešu un tā nedaudz tā šajienas dialekts samaisās kopā? Kāds ir, kas runā tajā? Laustais, un jo te ir arī veru valoda. Veru? Jā, veru valoda, un viņi visi šitie arī Aina runā veru valodā, Jānis, visi viņa. Un tas ir viņa gods tāds runāt veru valodā, nevis pareizā igauņu. Tas jau arī, tas pusigauns sarunā. Vai malēnieši saprotās ar igauņiem, tā kā viens runā veru un otrs malēniski? Ei saa aru. Netiek, nesaprot pavisam, tas ir cits. Tāpat kā mums latviešiem ir... Malēniski runā. Mums šim latviešiem ir ar Reigas valodu nasai kopā. Nav tādi igauni. Ir tā, kādreiz senos laikos, ka teica, jums tie brunči tādi, tādās blāvās krāsās. Tas viss ir no Igaunijas nāk. Kāda ir tā malēniešu valoda? Kas tur ir atšķirīgs latviešu valoda? Nu, latgaļi runāja to meikstoki būs. Latgaļi saka sauleite. A mēs sakam saule. Sauleite. Cīta valoda mūsim ir. Nav toda meiksta. Un vusodi vodi. Piemēram, malenīts nevis malku
zoģēju, bet grīžmolku. Kodreiz mamma teica, alūksnē bijis tots uzraksts grīžgolvas. Nu, frizīrs bijis, grīžgolvas. Un tad malenīts nav pīdziers nekad, bet ir pādziers malenīts. Jā. Malenīts kartupeļus nevis mizuj, bet laupa kartupeļus. Laupa? Jā, kartupeļus. Ko vēl malenīts dara? Kad uzkop kalā malenīšu maitas, tad vusas dzīv. Es biju maita, man berekle, es varēju lilītis. Es biju maita, man berekle, es varēju lilītis. Ai, šiškin, briškin, maruškin, da simušo domoj. Ai, šiškin, briškin, maruškin, da simušo domoj. Ai, šiškin, briškin, maruškin, da simušo domoj. Tu laba maita. Nāsu nekāda maita! Es esmu kortega maita! Tur ir tāda atšķirība. Nobļāva man gar zemi gandrīz. Un redzi, ko sunīts saka, ka es esmu maita, nevis maita. Labā maitiņa. Mums teica, Malēnijas dienvidos teica ka 9 reizes malēniets visu apdomā. Nē. Tad viņš paprasa sievai. Tad viņš dzer balzām tā, ka pa abiem kaktiņiem tā kā ārā. Tu saka, tur dienvidos. Un beigās viņš ēd torta kotletēm kopā. Nā, to nedara malenīts. Tu dara dienvidos, sīmiļos, nu tā nedara. Kupa Riga viņi met ēteri. Jā, malenīts ēteri. Kur sauc par pizdalīnu. Tas ir tiešām vietējais. Ēters tā. Kādreiz aptika. Saki, ko sauc pie mums? Pizdalīnu. Aptieka, kas narkozēs 200 gramu vai. Narkozē vajag 200, bet tā pasēdēt mierīgi. Nu tā sapņi rādās. Jā, bet reāli viņu pieprasa. Man zvana, vai jums Latvijā nav? Mums vairs tā ir atkarība, jā. Kas tāds? Dzēriens aptiekā, viņu kādreiz pārdeva. Narkozē viņu slimnīcā. Viņš ļoti tāds, bet smirdīgs. Jā, maziņš, un viņš smirdīgs. Jaunība man uzreiz atgādina. Man arī tiešām jaunība uzreiz atgādina. Nu jā, es saku, kādreiz ar Igauniju iekāpta lauku autobusā un šito sajūtu uzreiz kā, bērnībā jūties. Jā, cer cukura. Citas cukura un citas pīro. Kas tas ir? Ar lupu kaktiem notiek tikai. Baigas dapsas ēteris jums šeit ir. Jā.